Ko skaists ritenis, vai tas ir tavs pirmais? Nē, pirmais ritenis man bija 3 ritenītes, tad bija tāds mazais ritenīts piepūšamām riepām. No sākuma viņam bija tāda maza ritentiņa palīga, bet tad es iemācījos jau braukt. Un tad vēl ir bijuši riteņi, kāds ir arī nozagts. Ir arī tie saucamie ātrumnieki ir bijuši, bet arī ir pagājuši gadu nozaga 2 riteņus. Un tad šis ir pirmais šāda veida ritenis, tā es varētu teikt. Kāpēc izvēlē tādam retro stilam? Tas ir retro stils taču, vai ne? Jā, tā sanāk. Es īstenībā biju iedomājies, kāds vizuāli varētu izskatīties mans ritenis, un es vienu dienu aizgāju, viņš gan bija tikai rāmis tā, jā, un kaut kas bija salauzts, un es iegāju un ieraudzīju to riteni, un es teicu, jā, šis būs manējais, un tad viņi restaurēja. Viņš ir no Holandes, tas ir 45. gada ritenis, un lielākā daļa detaļas oriģināls, un arī tāds apvalks viņam nāk oriģināli, bet kas viņam, viņš ir izdevīgi, kad var uzvēl kā viņu braukt. Ne uz kādu pasākumu vai kā, jo viņš nesmērēja ne biks, nekas, bet vienīgais, tālos brauciens es neriskētu. Es domāju, ka viņš varētu arī kaut kur izjukt, varbūt. Bet tā viņš izturīgs, tā viņš ļoti izturīgs. Kāpēc brūnā krāsa un nevis melnā, klasiski melns, ja, piemēram, uz pasākumiem? Man viņš likās kaut kā elegants ar to tā krāsa, man viņam likās, ka viņam piestāv, vienkārši viņas tā ieraudzīja, es domāju, tieši šitā krāsa viņam piestāv. Tā var būt tāda izvēle. Tas bija tā, ka mēs atradām viens otru. Bet cik bieži tu vispār brauc ar velosipēdu? Es dzīvoju centrā, man stāv arī pie mājas mašīna, bet ja līdz teātrim vai kā, vai citreiz kaut kādu tikšanos vasarā, tad es neredzu jēgu kustināt mašīnu, ja tur tad tev vajag 10 minūtes izdomāt, kur viņu novietot, vai arī pēc tam braukt apkārt vēl. Tad no centra tikt, pieņemsim, tā kā šodien velobraucienu sākumu es atbraucu 10 minūtēm. Ideāli, man liekas. Tā, daudz jau saprot to, ka velosipēds tas veids, kā tikt arī ātrāk, ērtāk un arī lētāk. Arī lētāk, jā. Ko tu ieteiktu, piemēram, kā var cīnīties ar tiem negodīgiem cilvēkiem, kuri zog riteņus? Kā tev šķiet? Ko lai ar viņiem dara? Cik grūts jautājums? Tas baigais. Nē, ir jāsod viņi. Tā kā to likums prasa viennozīmīgi. Kādam jau vienmēr pirksts niezēs visos laikos aiztikt to, kas nav viņam, kas nepieder pašam. Bet cerēsim, ka cilvēki paliek vismaz ar vairāk kaut kādu sirdsapziņu Bet, daudz jau, ko tur cīnīties. Cīnīsimies kopā, teiksim tā.